Es runāšu galvenokārt par Kurzemes hercogistes un pēc tam arī par Bīronu ģimenes pieminējumiem un veltījumiem Bīronam latviešu literatūrā un centrābos galvenokārt. Centrā būs galvenokārt Gothards Friedrichs Stenders un viņa dēls Aleksandrs Johans Stenders, kur tad ir tie galvenie gan hercogistes, gan arī Bīronu pieminētāji netieši un cienītāji noteikti. Apgaismības laikmeta Eiropā raksturo pastiprinātu intereses par savu novada un tā iedzīvotāju kultūras vēsturi. Rakstīt par to latviski iespējams netieši rosina racionālistu debatas par agrāro situāciju Baltijā. Skata punktā nonākot, protams, latviešu zemniekam. Pārnājot iespējas uzlabot zemnieku stāvokli, uzmanības centrā arī ir jautājums par izglītību, tātad lasīt apmācību un latviešu grāmatu publicēšanu. Kā jau norādījis literatūra vēsturnieks Pauls Dājies, citēja, laicīgā literatūra dzimst kā latviešu gatavošana emancipācijai, tātad kā daļa no civilizējoša un apgaismojoša projekta. Un tas ietver arī izpratni par piederību savai zemei, pat varētu teikt savai valstī, pilsoniskās apziņas veidošanu. 18. gadsimta otrajā pusē zemnieku sociālā mobilitāte vairākumu gadījumu par savu sētu vai mūžu un baznīcu nesniedzas. Un, kā raksta vēsturnieks Gvido Straub, visa dzīve rit acu skatiena attālumā. Labākajā gadījumā baznīca veido saviesīgās dzīves centru. Latviešu laicīgā literatūra rauga telpisko priekšstatu paplašināt. Dažs neģi vairāk kā savu sētu un mūžu, un ka daudz ceļu uz Rīgu, jeb uz tuvāku pilsētu pazīst. Norāda Stenders un turpina. Tāpēc mācies šeit savu tēva zemi labi atzīt, kas tev nezināt, tiešām liels kauns būtu. Vienlaikus atgādinot, ka zemnieku kārtai ir būtiska loma Kurzemes un Zemgales hercogvalstī, tādējādi netieši tā pieder arī valsts pilsoņu saimei. Priekšlasījumā vispirms pievērsīšos Kurzemes tēlu veidošanai latviešu lasīšanas kultūrā, galvenokārt augstgudrības grāmatā, pēc tam būtvārdu kultūrā, dziesmās, un noslēgumā norādīšu uz iespējamu Gotharda Friedricha Stendera radītā Kurzemes tēla atbalsi tautas atmodas laikmeta literatūrā. Un tad Stendera vecākā pārmaiņas pēc un viņa dēla Aleksandra Johana Stendera ievērojami papildinātā augstgudrības grāmata ir izdevums, kas izceļ, aizsāk un izvērš ieskatu Kurzemes par tēvzemi dēvētās hercogvalsts ģeogrāfijā un tātad vēlāk arī guberņas ģeogrāfijā, saimniekošanas un tiesiskajā sistēmā un ir reizē arī pats plašākais informants par Kurzemi 18. gadsimta otrajā pusē latviešu valodā. Grāmatas pirmajā un otrajā izdevumā īsi raksturojot pasaules politisko ģeogrāfiju, nodaļā no tām valstām virs zemes. Jā, kā jūs redzat, šeit ir fragmenti no augstgudrības grāmatas pirmā un otrā izdevuma, kas ir gandrīz identiski, un to autors ir Gothards Friedrichs Stenders, tā kā ideja, protams, pieder viņam. Bet šajā pirmizdevumā un otrajā atkārtot izdevumā nav atsevišķas nodaļas par Kurzemi. Un mēs atrodam informāciju par Kurzemi nodaļā no tām valstām virs zemes. Gothards Friedrichs Stenders pievēršas arī poļu leišu valstī, kur sastāvā esošajai Kurzemes Zemgales hercogistei. Viņš sāk ar novērojumu, un tas negaidīt sasaucas ar mūsdienām, es citēju, gan negauši sapņo, ka citur tīras laimes esot, un žēlojās, ka tiem šī jāvārkst. Mēs gribam tās valstis apkārt apdomāt un ar mūsu tēvu zemi salīdzināt. Un viņa apraksts tādējādi ir balstīts patiešām salīdzinājumā gan ar Polijas Lietuvas lielvalsts turpat kaimiņos nemierīgā kara dēļ, viņš atzīmē, ka tā nebūs laba vieta, uz kurien doties, gan ar Vādzem un Prūšiem, kur savukārt dzīve esot daudz dārgāka.
Un tā ir pirmā reize, kurā latviešu teksts rosina lasītāji apzināties savas tēvzemes, Kurzemes hercogists robežas, tās pārticību un arī labumu. Kā Stenders raksta, jeb vai citur bagāta maize gatava no debesis krīt, vai tad arī tur ar gatavas maizes pretī skrien. Paldies Dievam, mūsu tēva zeme līdz šim Dieva zemīte bijusi, par ko Dievs savu roku turējis, to žēlīgi glābis un ar mieru svētīs. Un Aleksandrs Johans Stenders 1796. gadā, kad tātad Kurzemes hercogiste tikko ir arī kļuvusi par vairs ne hercogiste, kļuvusi par Krievijas impērijas guberņu, paplašina šo nodaļu ievērojami. Jūs redzat, pirmkārt, ka ir atsevišķa nodaļa, otrkārt tās garums ir vairāk nekā 10 lapus. Kā pirmo reizi Kurzemē ir veltīta atsevišķi tik plaša vieta grāmatā kopumā. Ir mainīsies politiskā situācija, kā jau es teicu, un tātad Kurzeme ir padevusies tai žēlīgai Krievu ķēzarienei. Jaunais Stenders pirmkārt stāsta par Kurzemes ģeogrāfiskiem apstākļiem un nosauc galvenos ūdeņus, upes, ezers. Otrkārt, rakstura ir lielākās un mazākās pilsētas. Un, piemēram, Jelgava ir tā brangākā starp visiem Kurzemes pilsātiem, kur tai citkārtīgā Lielkunga pilī tagad tas cienīgs ģenerāla guverniera kungs mājo. Tātad hercogs Lielkungs, ģenerāla gubernators, ģenerāla guvernieris kungs. Un visu Krievu valdīšanu runās. Lielā Jelgavā ir 6 baznīcas, 3 luteru, 1 kalvinu, 1 krievu un 1 katoļu baznīca. Un jāatzīmē, ka šo paradumu katru pilsētu, lielākās pilsētas raksturot pēc baznīcas skaita un arī pēc ticību īpatnībām, Stenders saglabā visas nodaļas un ne tikai šīs nodaļas, arī citu informatīvo materiālu par ģeogrāfiju garumā, tāpēc, ka pēc baznīcas skaita mēs varam, protams, iedomāties arī aptuveni, cik pilsētiņa ir liela un arī nedaudz par nacionālo sastāvu nojaust. Bet tātad Stenders raksta tālāk par Jelgavu. Šeit arī ir tāda augsta skola, kur visas augstas gudrības un skunsts var mācīties, pie kopmaņiem, skunstniekiem un amatniekiem daudz glītas lietas un dārgas preces dabūt var. Tātad gan ieskats izglītībā, gan arī Jelgava ir tirzniecības centrs, nemaz nerunājot par iepriekš pieminēto pārvaldes maiņu. Otrkārt, jaunais Stenders sniedz ieskatu arī Kurzemes vēsturē. Tā informācija par Kurzemes vēsturi gluži nav pirmreizēja, jo nedaudz par to jau ir rakstījis Jākabs Friedrichs Bankaus savā sprediķa grāmatā 17. 18. gadsimta mijā, un viņš ir pirmais, kas latviešu valodā par to stāsta. Bet Aleksandrs Johans Stenders atšķirībā no Bankau tieši pagāniskiem laikiem praktiski nepievēršas. Viņš arī raksta, to mēs īsti nezinām, kā tur bija, un sāk ar vācu tirgotāju ierašanos, vācu nostiprināšanos, reformāciju un poļu virsību. Politiskās pārmaiņas vēl ir gluži jaunas, un iespējams tādēļ Stenders sniedz ļoti detalizētu ieskatu Kurzemes tiesas sistēmā, un tautas apgaismotājiem raksturīgajā garā pievēršas arī izglītībai. Tātad visnotaļ trūcīgajiem skolu stāvoklim Kurzemē. Rakstot, tās pašas ne ir daudz slavējams, jo tanīs tikai lasīšana un kateķisme top mācīta, no citām gudrām ziņām nekas netop dzirdēts. Un nodaļas noslēgumā seko latviešu portretējums, jau droši vien visai daudz dzirdēts, latviska tauta, kauču maz mācīta un neizskaidrot, gan labsirdīgi liekās. Nabaga žēlot, svešnieku uzņemt un katram sāli un maizi, un ko Dievs devis no labas sirds, bez sīksta prāta priekšcelt, ir pa visu zemi godīgs ieradums. Viņu dziesmas un lustēšana ir visiem zināmi. Lielumā pie latviešiem vēl tāda skubināšana un īsti izgudrošana uz visādu peļņu, kā pie citām tautām, neir redzama. Ak, cik daudz vairāk tie varētu sakrāsties un jau pārtikuši un ar godu dzīvot, kad tie savu kūtrību laustu un mēģinātu mazliet vairāk piespiesties. Tālāk seko padomi dzīves līmeņa uzlabošanai, un Stenders iesaka, piemēram, pēc vācu parauga, verpt un aust ziemas vakaros, kā to pēc tam varētu arī pārdot,
Sargāt mājas no sniegkupenām ar vītoldzīvžogiem, iekārtot ābeļdārus, audzēt kartupeļus un citas saknes un dāboli jeb āboliņu. Tas ir šeit garām ejot minēts, bet kā mēs redzam pēc pāris gadiem par šiem pēdējiem, Stenders arī publicē izvērstus rakstus latviskajā gadagrāmatā. Tādējādi var teikt, ka kopumā augsts gudrības grāmata latviešu valodā pirmoreiz lasītāji ieved Kurzemes Zemgales hercogists sociāli-ekonomiskajā dzīvē, arī nedaudz kultūras vēsturē un ģeogrāfisku apstākļu, tātad iepazīstina ar ģeogrāfiskiem apstākļiem, kaut arī tas ir jāatzīmē, pati grāmata latviešu lasītāju visticamāk sasniedz tikai 19. gadsimta 3. desmitgadē, nonākot pirmās paaudzes latviešu literātu rokās. Kā mēs zinām no tā laika recenzijām, šie trīs augstgudrības grāmatas izdevumi galvenokārt kalpoja par informatīviem avotiem vietējo Baltijas vāciešu jaunajai paaudzei. Izaicinājums, jā. Hercoga Pētera laikā Kurzemes latviešu vidū trūcīgā izglītības līmeņa dēļ dažādas ziņas un jaunumi galvenokārt izplatās mutvārdu ceļā. Tādēļ nozīmīgs sabiedrības informants kā ar vienu ir dziesma. Līdztekus augsts gudrības grāmatai Gotthārds Friedrichs Stenders liek pamats pirmajiem ziņģu, jeb laicīgu dziesmu krājumiem. To ievadā vācu auditorijai domātajā uzrunā uzsverot tieši audzinošo un jūtu izkopšanas nozīmi. Ja augsts gudrības grāmatā sniegtās ziņas par Kurzemi stiprina pārliecību par piederību plašākam valstiskam veidojumam un, kā iepriekš redzējām, arī stiprina Kurzemes spēju nodrošināt līdzsvarot un arī pārticīgu dzīvi, tad abos 1780. gados publicēto ziņu izdevumos to pašu atgādina arī dziesmas. Tātad ziņu lustes, tie abi krājumi. Pirmajā krājumā vēl tādas uzmanības Kurzemē nav. Abos šajos krājumos tieši Kurzemes ziņģes veido pirmo nodaļu, un katrā no krājumiem Kurzemes ziņģes ir veselas 3. 1785. gada izdevumā nodaļā Kurzemes ziņģes Stenders vēlreiz atgriežas pie Kurzemes sociālā stāvokļa raksturojuma, uzsver bagātību, Kurzeme ir maizes zemīte, lauki kupli, pilni dieva dāvanām, čaklumu, zemnieks strādā vaigas viedros, saticību un arī Kurzemes muzikālo gaisotni. Viņš piemin līgošanu, stabulus, ziņģus un dančus. Pārējās divas dziesmas veltot galvenajām sociālajām kārtām – zemniekiem kā maizes tēviem un kungiem kā laimes tēviem. 1789. gada izdevumā noslēdzošā no 3 Kurzemē veltītajām dziesmām ir lieka kungu godība. Tā jau liek uzsvaru zemnieku priekšrocībām salīdzinājumā ar kungu – veselība, mošs prāts, šaura un lēta ikdienas dzīve, nelauzot galvu par valsts vietām un nerīkojot dārgas viesības, galvenais nespēlējot kārtis, un galā apstiprina. Es mūžas godu neņemtu par klusu sētas laimību. Par kungu būt man negribas, lai paliek kungam godības. Lai tikai mūs ne aplam dzen, lai posta liecības atņem, tad visiem būs diezgan. Laiks, kad iznāk ziņģu lustes, tātad otrā daļa 1789. ir arī Franču revolūcijas gads, un sociālā spriedze aug arī Baltijā. Gadu vēlāk, 1790. gadā, nāk klajā norvēģu dāņu dramaturga Ludviga Holberga Lugas Kalna Jeppe tulkojums latviešu valodā. Lusta spēle no zemnieka, kas par muižnieku tika pārvērsts, iezīmējot ne tikai dramaturģijas sākotni latviešu kultūrā. Lugas tulkotājs Stenders jaunākais risina darbību Kurzemē, uzsverot, ka zemnieka alkoholismu cēlonis ir saistīts arī ar sociālām problēmām. Turklāt viņš papildina Holberga tekstu ar jaunu ainu, atgādinot par nepieciešamību harmonizēt kārtu attiecības no abām pusēm. Zemniekiem kalpojot mierā un paklausībā, kungiem patvarīgi nepalielinot klaušus un nodevus un cienot savus maizes tēvus, jeb materiālo labumu ražotājus. Tādējādi, un to nevar nepamanīt, 18. gadsimta otrās puses Kurzemes latviešu tekstos informatīvā un pilsonisko apziņu stiprinošā funkcija ir cieši savijusies ar nepieciešamību rast risinājumu arī nospriegotajām kārtu
attiecībām. Un tālāk tad pievērsīšos Kurzemes valdnieku hercogu klāt esamībai latviešu tekstos. 1787. gadā hercoga Bīrona ģimenē nāk pasaulē ilggaidītais mantinieks Pēters Bīrons. Un Gothards Friedrichs Stenders pievienojas sveicēju pulkam ar Kurzemes vācu dzejnieci Sofijas Bekeres šupuļdziesmas par dzimtu prinču šūpuli atzijojumu. Tas ir arī vēlreiz publicēts vēlāk Ziņģu lustu 2. daļā, 2 gadus vēlāk kopā ar dziesmu latviešu gavilēšanu par to jaunu dzimtu princi ar vēl vienu veltījumu mazajam Pēterim Bīronam. Tā kā no 3 Kurzemes ziņģēm 2 šajā izdevumā ir sveiciens jaundzimušajam puisītim. Un jāatzīmē, ka arī šajos dzejojumos Gothards Friedrichs Stenders pauž cerību jaunā prinča veidolā ieraudzīt apgaismotu monarhu, kam rūpēs savas valsts pilsoņu liktenis. Bildēs ir redzami fragmenti. Esi tēvu zemes gods, top jaukais princīti, visu ļaužu patvērums, kas par zelta laikiem būs, kad tie vārgi spirksti kļūs. Guld nu un krājies spēciņus, aplaimot tēvu zemīti un žēlot vārguļus. Šajā pašā gadā Stenders tulko latviski vācu komponista Johana Gotlība Naumana, Kurzemes literāts un hercogienes Dorotejas pusmāsas Elīzes von der Reckes dziesmu krājumu. 12 von Elisenes geistlichen Lieder bei Klavier zu singen, tātad 12 Elīzes garīgās dziesmas dziedāšanai pie klavierēm. Jeb latviskā nosaukumā Ielīzes 12 svētas dziesmas 1789. gads. Tad oriģināls iznāk 2 gadus iepriekš, kā redzams. Viņš gan atšķirībā no oriģināla publicē tikai tulkojumus bez nošu raksta, bet, ja mēs paskatāmies zilbi skaitu, ritmu, atskaņu sistēmu, tad var teikt, ka praktiski visas dziesmas ir izdziedams ar notīm, kuras Naumans ir piedāvājis dziedāšanai. Tāpat kā Naumans, arī Stenders tulkoto krājumu velta Kurzemes hercogienei Dorotejai, paverot latviešu valodai ceļu uz hercognama muzikālo dzīvi. Es citēju: tas gaišums, kas iekš Ielīzes svētām dziesmām valda un mūsu tēvu zemē godu dara, ir visu manu dvēseli ar svētu uguni pildījis. Tās pašas latviski izdarināt, kam var es šīs svētas dziesmas labāk nodot, kā tām mīlīgām un žēlīgām rokām mūsu vismīļākās zemes mātes, kas to latviešu tautu nesmādē, bet ar tās zemniskā valodā dažreiz žēlīgi sarunāties neatraujās. Grāmatas ievadā, starp citu, nav ne vārda, kas liecinātu par to, ka adresāts varētu būt latvieši. Kā hercogiene Doroteja, tā viņas pusmās Elīze von der Recke raksta pateicības vēstules Stenderam par šo grāmatu. Tas ir publicētas pielikumā pie Stendera nekrologu. Iespējams, hercogienes Dorotejas pausto solījumu Stendera cerības attaisnot var uzlūkot kā pieklājības frāzi. Bet tomēr interesanti atzīmēt, ka dziesmu vārda autore von der Recke ir ne tikai apdāvināta dzejniece, literāti, bet sarakstē ar Garlību Merķeli arī atklājas kā ieinteresēta sociālo jautājumu risinātāji un atbalsta zemnieku brīvlaišanu no dzimbūšanas. Kā to apliecina hercogienes Dorotejas laikabiedrs vācu dzejnieks Tīdge, par latviešiem domājusi arī viņa, piemēram, nonākot Romā un klausoties par kristianizācijas procesiem viduslaikos. Būdama muzikāli apdāvināta, Doroteja izceļas ar lielisku balsi un labāko operu iestudējumos ar dziedājumu māksliniecisko spēku. Vai viņa varēja Stendera tulkotās dziesmas dziedāt latviski? Tas ir interesants jautājums.
Par to nav saglabājušās ziņas, bet hipotētiski tāda iespēja varēja pastāvēt. Kā jau zināms, latviešu auklīšu un dzīvītāju dēļ latviski runāja Baltijas vācu jaunā paudze, un latviešu valoda tika lietot arī brīžos pašā hercoga ģimenē, brīžos, kad bija jārisina kādi diskrēti jautājumi vācvalodīgajā vidē. Un šeit mēs, piemēram, redzam līdzīgu situāciju. Tas ir hercogienes Dorotejas rokraksts. Vēstules sākums ir latviešu valodā, un viņa pārunā ar savu meitu kādu diskrētu jautājumu, vēstules otrajā pusē pārējot uz franču valodu. Es arī pateicos Aijai Taimiņai par šo norādi. Un visbeidzot, vēl viena laikmetzīme, kas noteikti būtu jāpiemina, un tas ir Stendera tulkotā dziesma Kurzem mīl zemīti, kurā ir arī vācu oriģināls, un visticamāk tā varētu būt Stendera paša sacerēta gan latviski, gan vāciski, ietekmējoties no, kā jūs redzat, norādītā melodija, pagaidām nezināmas, precīzi nekonkretizētas Jēnas studentu dziesmas. Pievērsīsim uzmanību īpaši pirmajā rindai Kurzeme mīļa dieva zemīte, kas ir tātad vācu Gottes Ländchen, Kurland Gottes Ländchen, kura šī te apzīmējuma cilmi, par to ir vairākas versijas, saist ar 16. gadsimta otru pusi vienu un pārpratumu vārdu Kurzemes hercoga Gotthārda Ketlera vārdu pārpratumu, vai arī ar līdzību Terra Mariana, tātad Marijas zeme un Dieva zeme. Pārskatot Baltijas vācu literatūru un grāmatas par Baltijas vācu kultūras vēsturi, mēs redzam, cik ļoti dzīves šis apzīmējums Kurzeme Dieva zemīte ir cauri laikiem no beletristikas, Teodora Hermaņa Pantēnijus stāstkrājums līdz pat jaunākajiem pētījumiem. Un es gribētu atzīmēt, ka tieši šis dzejols un tieši šis motīvs, Kurzemes motīvs, kā pārpilnības, laimības zeme, ietekmē latviešu dzejas tradīciju arī turpmāk. Te mēs varam minēt tikai dzejnieku Indriķi 1806. gadā. Viņa tātad publicētajā dziesmiņā gan mēs neredzam dievzemītes pieminējumu, bet tie paši tēli, kā meitas un puiši zied kā magoni, un arī saturiski tas ir tas pats, par ko raksta Stenders. Un visbeidzot arī Ausekļa Gaismas pils, tad Kurzemes teika no Jaunpils apkaimes, bet vidzemnieks Auseklis liek Kurzemīt, dievzemīt, Gaismas pils pirmajā rindā. Un iespējams, ka tam ir arī savs pamats. Gotthārds Friedrichs Stenders ir viena no atslēgas figūrām arī latviešu pirmās atmodas laikmetā, veidojot stāstu par latviešu kultūras vēsturi. Viņš ir klātesošs, un šis, manuprāt, ir arī brīnišķīgs piemērs, kā cauri laikiem Auseklis ļauj sasaukties Stenderam un Stendera laika Kurzemes hercogistei. Paldies par uzmanību. Paldies, Māra. Nemūc. Es pieļauju, ka arī vēl kādi citi jautājumi ir, bet es gribu sākt ar jautājumu, par ko man tā īsti nebija skaidrs. Tu teici, ka latvieši šīs Stendera tās grāmatas un visu varēja būt apmēram 19. gadsimta 30. Vai tu vari mazliet nokomentēt tiem, kas nav literatūras zinātnieki? Es domāju, tur var mēģināt. Jā, mēs vēl varētu šaubīties, jo jūs redzējāt, ka augstgudrības grāmatas izdošanas laiks 796. pēdējais izdevums, vai tiešām latvieši 19. gadsimta 20. 30. gados varētu būt tik vecas grāmatas lasījuši, bet mums ir atmiņas, piemēram, Ernests Dinsberga atmiņas, ka viņš ir lasījis, ir Anša Leitāna atmiņas, ir cita arī Krišjāņa Valdemāra atmiņas, tā kā Stendera grāmatas ir joprojām klātesošas. Citām ir atkārtot izdevumu 19. gadsimta augstgudrības grāmatai nav. Bet, ja mēs reāli skatāmies situāciju, kurā Stenders tās grāmatas rakstīja, tad patiešām īpaši jau Kurzemē, Vidzemē bija skolu
attīstību un augstāk lasīt prasmes sakrā ar brāļdraudzēm, ar henkotismu, arī skolu tīkls jau veidojās, to mēs zinām no vēstures, bet Kurzemē bija trūcīgi. Arī vēl 19. gadsimta pirmā pusē. Lūk. Vēl kāds jautājums? Nu, tad nebūs. Paldies. Paldies, Māra.